Hey, yo, let's do it like this. Come on, bring it in. Sveiciens visiem, te es Andris, raidījums Dzīvstraps, un šodien tēma ir skrečings, tāpēc mēs esam ieradušies DJ skolā pie DJ Aspirīna. Sveiks! Čau! Nu stāsti, es redzēju, ka tu esi bijis šogad Red Bull tādā kā čempionātā, kā tev tur gāja un kas tas ir par čempionātu, pastāst sīkāk? Tas ir Red Bull Freestyle, tas ir čempionāts, kurā DJ sacenšas viens ar otru, izpildot 15 minūšu miksu, kurā jābūt 3 stiliem minimums. Dziesmas, mūzika, viss, sablenderēt kopā to visu. Un es biju uz pasaules čempionātu septembrī, kas notika Tokijā, Japānā, un tur bija jautri. Tu tātad tiki finālā, jā, kas bija Japānā? Jā, es vinēju Latvijas čempionātu, bija atlases fināls, bija jāiesūta miks, pēc tam miks izvērtē, tu tiec tā kā uz Latvijas finālu, no Latvijas fināla tu tiec uz pasaules finālu. Kā šāds liels pasaules mēroga pasākums nonāca pie mums šeit Latvijā? Tas pateicoties Red Bullam pašam, ka viņi uzdrošinājās čempionātu sarīkot, jau notika otrais gads šitas jau ir. Un, labāk nekā pirmajā gadā, gan cilvēku apmeklējuma ziņā, gan DJ. Un, tieši tāpēc, ka notiek šitādi bētli, uzreiz var just, ka, skila ziņā DJ arī izaugsme aug, un tas ir, ļoti tā svētīgi. Redzēju tādu video interesantu, kurā vairāki DJ šajā Japānā, cik es saprotu, skrečoja. Pastāst sīkāk, kas tas bija par tādu interesantu pasākumu, kurā tu arī ņēmi dalību? Tas bija izdomāja pirmajā vakarā, kad kāpēc neuztaisīt, ja visi DJ šeit, kāpēc neuztaisīt, piemēram, lielāko skreču sesiju pasaulē. Parasti skreču sesijās ir līdz kaut kādiem 10 DJiem, un viņi izdomāja, ka davai uztaisam, un 40 DJ katram savu pults atskaņotājs dot, tas ir sadalīja pa komandām, komandai 16 taktis, un brīvi darbojoties. Redzēju, ka starp šiem DJiem bija arī tāds zināms vārds kā DJs Jazzy Jeff. Kāds bija sajūtas kopā ar viņu kopā skrečot? Pa Jazzy Jeffu, viņš bija diezgan tālu no manis, bet man blakus bija DJs Cubers. Tas vairāk tā kā ir mans tāds etalons. Un, parasti džeks īstenībā, nekas tur tāds. Parunāsim par to, ka atlases kārtu Latvijā tev izdevās ielikt DJ-am Monstam. Kādā veidā, kā tev tas izdevās un kāds bija tās sajūtas? Sajūtas bija afigēnās. Bet, redzi, tas ir ļoti atkarīgs, kas arī žūrijā sēž, un tas nav tā kā hokejs vai futbols, kurš sit vairāk vārtus, tas ir labākais, tur vairāk gan gaume, gan tehniskais izpildījums, vai patīk žūrijai. Patīsim mazliet uz atpakaļ, kā tu vispār nonāci līdz tādam skrečingam, kur tev tā ideja radās, ka, es gribu ar to nodarboties? Sākumā es spēlēju tādu diezgan smagu tehno. Uz vinilu, es pirku vinilu sāku. Tad apnika vienā mirklī. Vienkārši uzliec adatiņu, piemiksē. Kad, gribās tā kā nedaudz pilnveidoties, ne tikai samiksēt. Un tad es arī sāku paralēli hip-hop platus, scratch platus pirkt un jā. Respektīvi, to skreču mākslu tu pašceļā esi apgūvis? Jā, tas bija kaut kāds 2004. gads, kad es sāku. Precīzāk jau 5. jau tā. Jūs kaut kādu gadu nomuļāju ar tā tehnoplatēm. Un tad, tad internets tāds nebija vēl tā advancēts YouTube, kad varēja tā skatīties. Bet, to scratch fiškas mācījos vairāk klausoties kaut kādas
hip-hop ierakstus, kur tur DJs beigās taisa solo, un tad, mēģinot tās skaņas atdarināt. Tā aptuveni iedomājoties, kā, viņš to kā izpilda. Un parunāsim par to, kas ir vajadzīgs DJam, kurš grib skrečot. Nauda. Primārais, jā. Daudz naudas, jo atskaņotājs un laba pults un plates, un ja tu gribi jau tā kā mūsdienu līmenī to ņemties, tad vēl vajadzīgs ir kompjuters un visādi gadžeti, Respektīvi, es ar kaut kādu, savu tēvu padomu laiku plašinieku nevaru tur sākt tagad skrečot. Vari līdz mirklim, ka viņš izjukst. Tad arī uz tāda veida plašinieku var skrečus taisīt. Kaut ko tur var izdarīt, es pats neesmu tā baigi aizrāvies ar to, bet, jā, ir mēģināt. Tad, respektīvi, iesācējs var mēģināt sākt ar to. Saprast fišku, jā. Kā jau redzījuma sākumā minējām, mēs esam Rīgas DJ skolā, un cik es esmu manījis, arī tu šeit pasniedz, tā teikt, nodarbības. Kā tu līdz šai vietai esi nonācis? Mani uzaicināja labs draugs DJs Dubra, vārdā Kaspars, un meitene Kristiāna. Tā, izdomāja veidot scratch klasi. Un, jā, tā arī. Un kā jaunajiem DJiem sokās ar skreču? Dažādi. Vairums tomēr dod priekšroku tiem digitālajām lietām, kas ir uz CD spēlēt, uz kontrolieriem, bet uz viņiem arī var skrečot, bet, manā skatījumā tu nedaudz, esi ierobežots ar tām lietām. Jo, tā īstā fiška tomēr ir uz tā vinila skrāpē. Kad ieviesās digitālais DJings, tad nedaudz tas scratchings tā uz malku tika pastūms. Jo tagad daudzi producenti, kas sevi sauc par DJiem, bet viņi īsti nav DJ. Viņi spēlē savu mūziku, viņi ir super producenti, bet jā. Klau, pāris vārdos varbūt tās pastāsti tiem, kas nezin, kas ir scratchings, bet ar ko īpaši ir, ar ko paņem scratchings atšķirībā no parasta DJing? Scratchings, tas, tur nav tikai, ka tu kustini plati uz priekšu, uz apakaļ, veidojot dīvainas skaņas, bet tas arī ir... Tur daudz elementi ir gan ar abām platēm, tu tos bītus mashupo ņemies, gan skrečo, gan izspēlē kaut kādus instrumentus. Tas ir, respektīvi, tāds izpildījums dzīvojā, kad, reāli tu spēlē tā kā instrumentu. Tas nav vienkārši tu kā parastais DJings, kad tu samiksē divas dziesmas, tur ir efekts pagroz un visi to beidzās pasākot. Tur ir vairāk, improvizācija, dzīvā uzstāšanās. Tas, tāds mans redzējums. Parastajam klausītājiem no malas liekas, ka scratchings tā ir kaut kāda parasta skrāpēšana, vai tur ir kaut kas apakšā dziļāks par parastu skrāpēšanu, būtos, cik esmu dzirdējis, kaut kāds paraksts, kaut kāds tā kā rakstīt dzeju bez mazliet tikai skrāpēšanas veidā. Kas tev tas, kā tev tas izpaužās? Kad mājās, piemēram, es trenējos, tad tā ir savu veidu tā kā meditācija. Tur 2 stundas vienkārši dragā vienu samplu, tad viss nekas neinteresē. Bet, kad tu uz kaut kādas dziesmas, piemēram, iespēlē kādam hip-hop māksliniekam, tas ir, tā kā tavs pantiņš. Repot es nemāku. Tā kā, es vairāk izgriežu kaut kādas citas frāzes, un citiem tur apakiem un izskrāpējums. Vai viegli ir ar tevi atrast, tā teikt, sadarbību, vai tu esi tāds pretī nākošs, vai tomēr ir tev kaut kāds prasības? Vajag paklausīties to materiālu, vai pašam man patīk. Ir sūtījuši cilvēki, tur es esmu tur apaks tāds un ieskrāpēju. Es paklausos, ko viņš tur dara, pilnīgi nepatīk. Bet, vispār ir kaut kādas pārmaiņas tavā dzīvē pēc šī Red Bull pasākuma? Tā teikt, vairāk aicina kaut kur un tā? Tīri aicināšanas ziņā varbūt minimāli.
tāpēc, ka, mēs esam valsts un tā. Bet citi pasaules DJ tev meklē kaut kādu kontaktu un sadarbību? Sadarbība, jā. Es uzturu sakars ar Japāņiem, viņi ļoti atvērti. Ar viņiem kaut kas taps drīzumā. Kāpēc Latvijā ir diezgan maz tomēr to skrečotāju? Kā jau es teicu, tas ir tāds elitārs sporta veids, tā varētu viņu nosaukt. Es domāju, ka tas ir tāpēc, kad pirmkārt izmaksā tās visas lietas dārgi, otrkārt, kad ir vajadzīga pacietība, tā, kad, tiešām, ka tur sevi tā noturēt tās 3 stundas, 2 darīt vienu lietu, atstrādāt tehniku. Un jā, un es varbūt domāju arī, ka tās tendences tagad arī mainās, kad, vairums cilvēki grib taisīt mūziku, tā kā, producēt dziesmas. Bet priekš šī skrečinga ir vajadzīga kaut kāda, muzikālā izglītība, tur mūzikas skolā pats varbūt tās esi gājis? Nē, bet es gribētu iet, jo tas ir ļoti, vispār DJiem muzikālā izglītība, tas ir tāds diezgan liels bonus, bet, pārsvarā ritma izjūta. Klausies, man ir tāds priekšlikums, varbūt tās tu vari parādīt kaut kādus pamatus skrečingā. Ejam? Nē. Ejam. Mēs esam Rīgas DJ skolā un es parādīšu pāris vienkāršākos skrečus, pamats skrečus, ar ko sākt. Tad pirmais saucās Baby Scratch, kas ir vienkārši kustinot plati uz priekšu uz apakaļ, neizmantojot crossfaders. Šitas ir crossfaders. To izmanto, kad ir apgūtas tādas pamats zināšanas. Tad Baby Scratch izklausās šādi. Visam vienkārši. Nākamais ir, jau izmantojot crossfader, saucās Stabs. Es nezinu, tas tā kā kāda durta ar nāzi varbūt. Tad ir kustība ir uz priekšu, crossfaders ir atvērts. Kad velkam apakaļ, crossfaders ir ciet. Tas pats Baby, tikai izmantojot šo. Var variēt ar tempu un kombinēt ar citiem skrečiem, kā piemēram Baby un Stabs. Tas arī īsumā viss. Tas bija neliels ieskats skreču pasaulē. Tiekamies līdz nākamajai reizē. Atā! Hey, yo, let's do it like this. Come on, bring it in.